Vēsturē senajos laikos daudz tiek runāts par civilizācijām. Par civilizācijām mēs varam runāt arī mūsdienās, analizējot 21. gadsimta cilvēkus, taču civilizācijas sākumu meklējam pirms aptuveni 5500 gadiem. Lai konkrēto cilvēku sabiedrību varētu saukt par civilizāciju, tai ir jāpiemīt noteiktām pazīmēm, kuras atšķir attīstītu sabiedrību no neattīstītas. Šīs pazīmes veidojas laika gaitā, un to rašanās bija dabiska. Tātad civilizācijai ir pirmkārt ražotāja saimniecība. Tā bija civilizācijas pats pamats. Ražotāja saimniecība ir pretstats aizvēsturē esošajai savācēju saimniecībai, jeb sabiedrībai, kur cilvēki ēdienu vāca, nevis paši audzēja. Pirmajām civilizācijām kopīgi iezīme bija tā, ka tās veidojās upju krastos un tur, kur bija silts klimats, jo tie bija zemkopībai vislabākie apstākļi. Ūdens, saule un auglīga augsta nodrošināja labas ražas, un tas bija pārticības pamats. Otrakārt, civilizācijām ir sava valsts un pilsētas. Senajos laikos pilsētas radās, jo vienā vietā dabīgi sāka dzīvot arvien vairāk cilvēku, lai kopā tiktu galā ar sarežģītajiem lauka iekopšanas un uzturēšanas darbiem. Tā šīs cilvēku apmetnes kļuva arvien lielāks un lielāks līdz pārveidojās par pilsētām. Pakāpeniski radās arī valsts, kas ir organizēta cilvēku sabiedrība, kam ir savs valdnieks un noteikti sabiedrības pārvaldīšanas kārtība, jeb likumi, nodokļi, arī karaspēks. Darba dalīšana. Ar laiku lauksaimniecībā radās pārpalikums, un cilvēki sāka veidot ēdienu uzkrājumus. Šos uzkrājumus varēja tirgot, tātad bija vajadzīgi tirgotāji. Citi cilvēki bija nepieciešami, lai veidot lauksaimniecībai nepieciešamos piederums vai ieročus aizsardzībai. Tādā veidā pakāpeniski radās darba dalīšana, kas kļuva arvien detalizētāk, jo lielāka bija sabiedrība, jo vairāk amatu parādījās. Civilizācijai ir arī sava cilvēku pārvalde un likumi. Civilizācijām pašā sākumā galvenais uzdevums bija lauku ierīkošana un apūdeņošanas kanālu rakšana. Ja to neizdarīja vai izdarīja slikti, visiem pietrūka ēdienu. Tātad cilvēku izdzīvošana bija atkarīga no tā, cik labi ar šiem darbiem tika galā. Un šeit noteikti nederēja tas, ka katrs dara, ko grib. Tāpēc, lai darbi notiktu efektīvāk, kādam bija jāuzņemas cilvēku vadīšana. Sākumā to veids mazo cilvēku grupu, jeb cilšu vadoņi, no kuriem spējīgākie ar laiku sāk pārvaldīt arvien plašākas teritorijas un sāka sevi saukt par valdniekiem. Ar laiku valdnieki izdeva likumus, sāk ievākt nodokļus, lai uzturētu valsti un tam līdzīgus pienākumus. Civilizācijām ir arī attīstīta kultūra un reliģija. Kopumā jau sava kultūra un reliģiskie priekšstati bija arī mazajām cilvēku grupām, ciltīm, akmens laikmetā. Taču civilizācijā, kas apzīmē jau lielāku cilvēku grupu, kultūra parasti ir augsti attīstīta. Un tas ir dažādu iemeslu dēļ, gan ērtības labad, gan valdnieku vai dievu slavināšanai. Un cilvēki cēla sarežģītas celtnes, nodarbojās ar mākslu un pat sacerēja literārus darbus. Arī dievu pielūgšana kļuva detalizētāk, jo dievi bieži vien bija saistīti ar valsti un valdnieka varu. Un civilizācijām ir arī rakstība. Tieši rakstības parādīšanos uzskata par robežu starp aizvēsturi un nākošo attīstības periodu, jeb senajiem laikiem. Rakstība radās tad, kad sabiedrība bija pietiekoši attīstījusies. Respektīvi, pirmā rakstība, jeb divu piešu ķīļa raksts, radās laikā, kad divu regulāri ievāca un pārdeva tik daudz ražas, ka vairs to vienkārši galvā nevarēja saskaitīt un bija nepieciešams pierakstīt sarēķināto. Tātad iesākumā rakstība radās pavisam praktiski iemeslu dēļ, taču ar laiku to sāk izmantot arvien dažādākos veidos, tā skaitā izklaidei un literāru darbu rakstīšanai. Tātad kopumā mēs varam secināt, ka civilizācija ir jebkura augsti attīstīta cilvēku sabiedrība, kurai ir sava ražotāja saimniecība, sava pārvalde, sava valsts un pilsētas, kurā pastāv darba dalīšana un ir augsti attīstīta kultūra, reliģija un tiek lietota rakstība.